51. stāsts daudzreiz ir arī par ko pasmieties. Es vairs īsti nezinu, kas tas bija par gadu. Domāju, ka tas bija 1935. Man ar savu BG, tas ir Bībeles grupu augstskolu audzēkņiem, bija brīvdienas Dienvidvācijā. Kādu dienu mēs tieši bijām beiguši darbu ar Bībeli, atskrēja zēns no tuvējās viesnīcas. Mācītājam ir jāiet uz turieni, tur ir žandarms. Man kļuva smagi ap sirdi. Tātad viņi mūs ir uzokšķerējuši pat šajā vientulībā. Ejot uz viesnīcu, vēlreiz pārdomāju mūsu tiesību stāvokli. Ak, tiesības! Pēdiņās. Tiesības jau sen bija kļuvušas par apsmieklu un moto. Tiesības ir tas, ko vajag tautai. Mums nometne nebija tieši aizliegta, bet tika aizliegta jebkura sportošana. Kurš vēlēja mums ļaunu, varēja iešanu uz nometni, peldēšanu un spēles uzskatīt par sportu. Viesnīcā sēdēja resns, omulīgs žandarms. Acīm redzami, viņam šis uzdevums bija apkaunojošs. Man šeit ir uzaicinājums no Landrāta. Jūs esat ierīkojuši nometni bez Bavārijas iestādes atļaujas. Es paredzu jums nepatikšanas. Mēs vēl kopā omulīgi iedzērām kafiju. Tad viņš aizgāja. Nākamajā dienā es devos ceļā uz mazu, miegainu apriņķa pilsētiņu Čehu robežas tuvumā. Landrāts man lika ilgi gaidīt. Tad es stāvēju viņu priekšā. Jums ir steidzīgi jānovāc sava nometne. Jums jāpazūd 24 stundu laikā. Sapratāt? Es mēģināju iebilst. Man taču ir mūsu iestādes atļauja. Man vienalga, tātad jums ir jāizvācas 24 stundu laikā. Tad es kļuvu pikts. Landrāta kungs, es sacīju, mēs jau esam apmaksājuši autobusu, kas pēc 14 dienām atbrauks mums pakaļ. Puišiem vairs nav naudas, lai tagad brauktu mājās. Man arī nav. Ko jūs domājat par mājup transportu 80 jauniešiem? Tas neatiecas uz mani, pazūdiet. Labi, Landrāta kungs, es rīt no rīta agri braucu mājās. Paša braucienam man vēl pietiek naudas. Un 80 jauniešus es nosūtu jums uz Landrāti. Jums tad būs jāpieskata, kas jums nāk prātā? Ko tad es darīšu ar šiem puišiem? Cik viņi veci? No 16 līdz 18. Stabilie zeļi. Jums vajadzēs viņus pabarot un apgādāt ar pajumti. Cerams, jums pietiek budžeta līdzekļu. Vai esat jucis? Ko es šeit darīšu ar tiem puikām? Landrāta kungs, tā nav mana problēma, bet es garantēju, ka jaunie zeļi jums sagādās rūpes. Viņi sēdēs šeit pie Landrātes un dziedās dziesmas. Dziesmas? Kādas dziesmas? Jēzus dziesmas. Ko vēl ne? Tā gan neies cauri. Pirmo reizi esmu ar jums gluži vienisprātis, Landrāta kungs. Tas neiet cauri. Vācieties prom! Nenojauciet vēl savu nometni, rīt saņemsiet norādījumus. Es apjautāšos augstākās iestādēs, kas te būtu darāms.
Nākamajā dienā mēs tieši bijām beiguši darbu ar bībeli, atkal atskrēja zēns. Mācītāja kungam jānāk uz viesnīcu, tur ir žandarms. Skrēju, cik ātri vien spēju. Resnajam žandarmam bija smaids pa visu seju. Es jums atnesu stingru pavēli. Nometne netiek izformēta, bet mēs jums dodam 14 dienas nometnes nojaukšanai. Ja tomēr pēc 14 dienām šeit vēl būs kaut viens vienīgs puisis, viņš tiks arestēts, un jūs arī. Smaidīdams pieņēmu to zināšanai. Tieši pēc 14 dienām ieradīsies mūsu Esenes autobuss. Mūsu bībeles brīvlaiks bija glābts. Sekoja omulīga kafijas dzeršana, un tad es atgriezos nometnē, kur noturējām kopīgu lūgšanu, lai pateiktos mūsu kungam. Bet vēl lielākas izbailes piedzīvojām, kad nākamajā dienā man pieskrēja kāds no mūsu puišiem. Žandarms atkal ir klāt ar kādu Hitlera jūgenda fīreru. Paskaidrojums: jaunatnes organizācijas Hitlera jaunatne vadītāju. Pienāca arī ziņa, kas mani aicināja uz viesnīcu. Vai Hitlera jūgends sagādās jaunas grūtības? Bailīgi iegāju. Jā, tur sēdēja žandarms, bet viņš mani drīz vien nomierināja. Šoreiz es nāku privāti. Viņš norādīja uz zeltītām uzšuvēm rotāto Hitlera jūgenda fīreru. Tas ir mans dēls. Viņam Hitlera jūgendā ir atņemta visa ticība, un kopš tā laika ar viņu vairs nav labi. Vakar, dzerot kafiju, jūs man tik skaisti stāstījāt par Jēzu. Pastāstiet to lūdzu vēlreiz zēnam, viņam tas var noderēt. Uzlūkoju apmēram 19 gadus veco fīreru. Jūs gribat? Viņš mēmi pamāja. Tad es apsēdos pie abiem un stāstīju viņiem par vīru no Golgātas, kurš mūs atbrīvo no mums pašiem un rada no mums jaunus cilvēkus. Tā bija brīnišķīga stunda. Nē, tās bija daudzas brīnišķīgas stundas.